Bioefekts firma ir dibināta 1993. gadā. Tātad jau 16 gadus mēs ražojam un izplatām bioloģiskos auga aizsardzības un mēslošanas līdzekļus. Un galvenais mērķis ir, lai zemnieki, jebkurš audzētājs, savā zemē izaudzētu veselīgu un garšīgu pārtiku. Un arī puķes un stādi priecētu. Un Latvija kļūst zaļāk un zaļāk un skaistāk un veselīgāk. Jāsaka, ka augsne ir ļoti dzīves veidojums. Es šeit nerunāju par sliekām, par kukaiņiem, par tārpiem, par redzamām, bet par šīm neredzamām būtnēm, par mikroorganismiem, par sīkbūtnēm, kas sastāv tikai 1000 daļu no milimetra. Viņi nav redzami ar neapbruņotu aci, bet speciālās barotnēs uzaudzējot, savairojot lielākā masā, jūs viņus redziet. Un šie mikroorganismi ir tie, kas dara ārkārtīgi lielu darbu. Tie dara mūsu augsni dzīvu. Jo šie mikroorganismi ir vairāk, jo augsni ir bagātāk. Vēl jāsaka, ka mikroorganismi iedalās labos un sliktos. Labie ir tādi, tas, protams, gan ir mūsu cilvēku iedalījums. Labie mikroorganismi ir tādi, kas veicina augu augšanu, apsakņošanos, veicina ziedēšanu, veselīgas ražas ieguvi. Un sliktie atkal savukārt izsauc slimības. Ražas šo pieaugumu samazina. Un redziet, šīs lietas ir līdzsvarā un izpētot gan labos, gan sliktos un un izveidojot šādu labu sadarbību ar labiem un sliktiem mikroorganismiem, jūs variet uz zinātniskiem pamatiem augsnes auglību uzlabot. Šī ir viena no galvenām mūsu ražotnes telpām, kur šeit, ko es minēju, šīs mikroorganismu kultūras. Viņas lūk izskatās dažādā veidā. Uz Petrī plates uzsētas ir. Lūk, ir divējādi veidi. Viņas ir, redziet, skaistas, ir redzamas ar neapbruņotu aci. Kāpēc tad bioloģiskie līdzekļi ir labāki par ķīmiskiem? Kādas ir viņu priekšrocības? Priekšrocības ir tā, ka viņi darbojas ārkārtīgi specifiski. Tik iznīcina šo kaitīgo mikroorganismu, bet neiedarbojās ne uz slieku, ne uz vardi, ne uz citu dzīvo dabu. Raža izaug veselīgi, vienlaicīgi. Viņa arī veicina šo apsakņošanos, ziedēšanu, ražas ātrāk ienākšanu. Lūk, šis labais mikroorganisms, to augsni dara dzīvu. Tā ir tā viņu galvenā priekšrocība. Un ņemot vērā, ka mēs to ražojam saviem zemniekiem, un mēs izdomājam ekonomiski, kā to izdarīt, tad mūsu valstī tas arī ir ļoti, ļoti lēti. Šie darbi ir ļoti vienkārši, elementāri. Jums ir vajadzīga spirta lampiņa, sērkociņa. Aizdedziniet. Viss šī telpa ir sterīla, laminārais kaps to nodrošina. Un lūk, ar šādu adatu jūs apdedziniet. Ja jūs tā apdedziniet, sarkanu kvēlēji, tas ir sterīls. Ņemam tagad, piemēram, ņemam lūk še vienu. Redziet, tas ir tāds tīra kultūra no trihodermas. Attaisam viņu vaļā, pieliesim viņus, vispirms atdzesējam barotni un nelielu daudzumu paņemam, sporu daudzumu. Tad ņemam kolbu, attaisam aizbāzni, pie liesmas ievadam un lūk, ar šādu pieliesmas nodrošiniet sterīlus apstākļus. Nekas tur cits neaug. Un tagad ar gaisa piekļuvi, ēšana un barotni ir pietiekoši. Lūk, šis te mikroorganisms tur vairojās. Lai viņš vairāk vairotos, tad ir speciāls iekārtas, kur varētu viņu savairot. Un viena no tādām iekārtām ir lūk šis kratītājs, kur gaiss piekļūst, un vairošanās notiek ļoti ātri. Ja zemniekam ir kāda vajadzība saņemt jau gatavu preparātu pēc 2-3 dienām, tad lūk, mēs izmantojam tādu intensīvu metodi un attiecīgās
kultūras ātri savainojam. Jūs pievērsāties uzņēmēju darbībai 93. gadā, un pirms tam jūs bijāt zinātniece. Es strādāju mikrobioloģijas institūtā, visām no tām izrietošām sekām. Kādas sekas izriet no tā? Sekas izriet tā, ka tas ir tas zemākais līmenis, laboranta līmenis, un tad ir līdzstrādnieks, un vecākais līdzstrādnieks, un disertācija. Tas visu šo pilno ciklu es mikrobioloģijas institūtā esmu, 90. gadu sākums, tas ir laiks, kad Latvijas zinātnē kaut kāds pamats zem kājām ir pazudis, ir šīs pārmaiņas. Ir pārmaiņas, institūts reorganizējās, un katrs dara, kur atrom pa vajadzīgu. Un jūs atradāt par vajadzīgu pievērsties uzņēmēju darbībai, lai gan tas bija kaut kas pilnīgi jauns Latvijā to laiku. Redziet, tas bija jauns, bet manās īpašumā, var teikt, manā gādībā bija mikroorganismu kultūra kolekcijas, ko es jums teicu, ka tas ir mikrobiologa darba rezultāts, ir kultūra kolekcija. Kultūra kolekcija, tas ir gadsimta darbs, tas ir veco mikrobiologu darba rezultāts ir. Darba rezultāts, viņš jāliek ir lietā. Tas ir tādos revolūcijas apstākļos. Tas nav tik vienkārši izdarīt. Tas tā ir. Un tāpēc tas ir jādod risinājums. Un to risinājumu vajag tā ātri un veikli darīt. Un tā ir tā, vai tu to vari, vai ir jēga no tā mikrobiologa darba bijis, jeb tu neesi nekam bijis darīgs. Jūs to jēgu saskatījāt savu uzņēmumu izveidē? To jēgu es sapratu. Tā es sapratu, ka tā ir mana izvēle, tā ir mana brīva griba, tā ir mana iniciatīva, tā ir, es daudz ko varu tā. Jūs esat drosmīgs cilvēks pēc dabas? Ja es tai lietai ticu, tad viss izdodās. Es šai idejai es tā ticēju, kā to darīt. Tas ir jāmēģina, un ja tā ļoti, ļoti tic, tad nevar neizdoties. Un kas galvenais ir? Galvenais ir šī būtība. Vai tas Latvijas zemē palīdz, vai tas nepalīdz. Bet 90. gadu sākumā vārds uzņēmēja darbība, biznesa plāns, tas bija pilnīgs svešvārds lielākai daļai sabiedrības. Tas tiešām bija svešvārds, un arī tāpēc tā ļoti daudz tam, var teikt, ka nevarētu teikt, ka mēs kā uzņēmējs būtu ļoti veiksmīgi bijusi. Tas iepakojums, es jums parādīju, tas bija ārpus katras kritikas. Tas pirmais iepakojums bija kaut kas ļoti briesmīgs bija. Bet par cik tā bija zemnieku, un viņi saprata saturu, viņiem nevajadzēja šo formu, tad pie tās formas es tā kā nepiestrādāju. Mēs ļoti piestrādājām pie satura, pie preparāta izveides, pēc tās būtības, lai būtu rezultāts. Lūk, 38. gadā Zemnieku domas izdevumā izdot ir augu slimības ne profesoriem, ne zemniekiem, bet visparastākiem studentiem. Tas ir vidusskolu beigušiem cilvēkiem. Un pārsteidz ar savu ārkārtīgi skaisto faktu materiālu, ar latīņu nosaukumiem, ar skaistiem filigrānu zīmētām bildēm. Un, redziet, 38. gadā. Tā man ir svarīgi tāds etalons. Jūs teicāt, ka mikrobioloģija ir skaistākais, kas var būt. Kas tur ir tik skaists jūsu acīm? Tas skaists ir, ka tāds maziņš var daudz ko izdarīt. Man liekas, ka maziņš tāds mazs cirītis gāž liela vezuma. Tas, man liekas, ir teikts par mikroorganismiem. Tas ir pats galvenais. Jo dižais pastērs radīja tik daudz atklājumus. Mikrobiologs, kas vēl ir izdarījis tik daudz labu cilvēcei, kā mikrobiologs? Jūs atceraties, kā jūs pieņēmāt lēmumu sākt uzņēmējdarbību 90. gadu sākumā? Vai jūs vilkāt krustiņus, plusiņus un mīnusiņus uz lapiņas, vai jūs domājāt, vai no zinātnes tagad pāriet uz uzņēmējdarbību? Zināt, redziet, profesoru Kalniņu skolniekiem un profesoram Kalniņam bija tāda doma, ka mazā valstī, varbūt ne mazā, ka zinātne ir jākalpo tautai, un viņai ir jābūt praktiskai. Un, ja tas laiks ir tāds, ir pienācis, tad tur nav ko. Tas jābūt risinājumam. Ir šis laiks pienācis. Ir mums brīva zeme, ir mums mikroorganismi. Mēs to varam. Kāpēc? Ja to 36. gadā varēja, mums tas ir jāturpina. Tas ir mūsu uzdevums. Bet jūs toreiz cilvēks bez pieredzes zinājāt, ka mēs to varam, ka jūs to varat? Jūs to zinājāt? Es to tā nojautu, ka tā varētu būt. Es to tā nojautu. Jūs nekad neziniet to rezultātu. Jūs to ne tā. Bet ja jūs to ejat ar pārliecību,
ja jūs apskatāties to Petriju plati un redziet to labo un to slikto, un tas ir jūsu acu priekšā, nu tad kā var nebūt rezultāti? Jūs izgatavojiet preparāti, kas saucās biokompostētais, jūs viņu iemaisiet tajā kaudzē, jūs taču redziet, kas tas rezultāts ir. Sadalās, skaisti, smaržo, sliekas lien iekšā, viss notiek, kaudze saplok. Jauki, jūs iemaisiet šo pašu kompostētāju formu, sauso formu, sausā toaletē. Tas nebūtu nav nekāds atpalicības, tur tāda lieta ir. Un skaisti, un brīnišķīgi sadalās, un mūsu zeme un tīri ir. Kā par ko tur var šaubīties? Par ko var to šaubīties? Jums bija konkrēts mērķis, kad jūs sākāt savu darbu kā uzņēmēji. Ko jūs gribējāt sasniegt? Es gribēju sekmēt Latvijas attīstību. Es gribēju Latviju veicināt, padarīt neatkarīgu no ārzemju preparātiem. No ārzemju preparātiem. Es ļoti nevēlējos, lai šādi arī ķīmiski un bioloģiski preparāti ienākt mūsu zemē un tikt pielietot praktiskām vajadzībām. Lai jūs to panāktu, jums ir arī jāizglīto tas zemnieks. Jā, tas ir jāizglīto. Tas ir ļoti jāizglīto, bet, kā es teicu, šie zemnieki bija matemātiķi un fiziķi, lūk, šis skats no malas un redzējums ir, un bezgalīgi daudzi, kā vien bija iespējams, es noturēju lekcijas. Vairumā šīs lekcijas es noturēju tirgus laukumos ar preparātiem, pārdodot un stāstot un pārliecinot. Bet pārliecināt tik var ar praktisku rezultātu. Un ja šīs rezultāts ir, tad tas ir tālāk un tālāk un tālāk. Un tagad jūs redziet, ka par Latvijas, var teikt, mēs ražojam šos līdzekļus, ar ko var iegūt veselīgu ražu. Bet lūk, par Latvijas zemnieku ražu, par to veselīgumu un garšīgumu, neviens nav jāpārliecina. Jūs redziet, ka Rīgas tirgū viss šilts ir ražots Latvijā.